Didn't even get to bronze. Kā jūties? Mums bija šī ieprast drosmē. Tev patīk tagad, ka man lielāk atmiņas, ka es varēšu vairāk video taisīt par tevi? Ko tu? Uz šo jautājumu nevar atbildēt ar jā vai nē noteikti. Bet par cik mēs 4 gadus esmu strādājis. Uz citu klasu? Kaut kur tālāk? Par cik es 4 gadus nopietni strādājis politikā, tad, es tomēr domāju, ka varētu tagad atbildēt ar pozitīvu atbildi, Tas būtu tā kā respektīvi. Tas būtu respektīvi pret citiem operatoriem un jā. Viņu intervijas ļoti bieži Ko es domāju par to, ka arī tikai viens pāris? Tas atkal ir tas zemais izglītības līmenis Latvijā. Izglītības ministru vispār nedomā. Valdība vispār ir nolaidusies pilnībā. Viņi vispār nedomā par to, ka skolniekiem vajadzētu apgūt šīs te vielas. Tāpēc arī no Latvijas brauc prom tik daudz cilvēku. Un tāpēc pilnīgā dirsē. Liekas aplinkas runāt. Jā, tā jau ir. Ar tev patīk ķīmijas stunda? Palielam jau huņi diezgan. Cik jums vispār gadi ir? Uz šo jautājumu varētu drīzāk atbildēt ar jā vai nē. Jums ir 17 gadi? Palielam jau vēl nē. Jums drīz būs 18? Drīz būs 18, bet pagaidām 16, jā? Jā, kādreiz jau man pienāks 40, bet pagaidām ir 18. Jā. Pagaidām man nav 18. Tas aidās mazās ātrāk. Ko es domāju, ka mums vajadzētu iegādāties diktafonu, lai būtu labāks skaņas ieraksts? Tas ir jāraksta valdībai iesniegums, ir atkal, jūs saprotiet, liek līdzekļi jāizmet ar miljoni. Jā. Vēl vajadzētu licenci labākai pēcapstrādes programmai. Arī to vajadzētu sagādāt, bet tur atkal iziet šīs skolotāja algas arī. Un ja tas viss būtu, tad mēs būtu pirmajā vietā YouTube. Tas atkal ir popularitātes ziņā. Pasteigties Dombrovskis, Viņš aiziet uz Eiroparlamentu un uztais channel YouTube. Tagad ir baigais gailis tur. Bet, mēs jau visi zinām, kāds mums neģēlis ir. Arī cik balts un pūkains viņš liktos. Šajā brīdī jūs paparacī uzņem bildi no otras puses. Ka pisās ārā no šeit. Un jā. Kāda ir sajūta, ka šodien tikai 2 pāri? Palielam jau diezgan pizdiet sahujieniem. Varētu aizbraukt mājās, kaut ko tur nezinu. Savu 4 štuku augu varētu kādu meiteni paņemt, smuku, nesmuku, vienalga, mājas telpu mājās. Jā. Un tas bija žilpstinātājs, bet zai balījām.